apustuļa Pāvila vēstule Titam. 1. nodaļa. Pāvils, Dieva kalps un Jēzus Kristus apustulis, pēc Dieva izredzēto ticības un patiesības atziņas saskan ar dievbijību. Cerībā uz mūžīgu dzīvību, ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem. Pēc savā laikā savu vārdu ir atklājis vēstī, kas man uzticēta pēc Dieva, mūsu glābēja pavēles. Titam, savam īstam bērnam kopīgā ticībā, žēlastība un miers no Dieva, Tēva un Kristus Jēzus mūsu pestītāja. Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu presbīterus tā, kā es tev to liku darīt. Tiem jābūt nevainojamiem vienas sievas vīriem, kam bērni ticīgi, nevis palaiņi vai nepaklausīgi. Jo bīskapam jābūt nevainojamam kā Dieva namturim, neiedomīgam, nedusmīgam, nedzērājam, nekauslim, neierāvējam, bet viesmīlīgam, labamīļotajam, prātīgam, taisnam, svētbijīgam, savaldīgam. Viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgajā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretī. Jo daudzi ir nepaklausīgi, pļāpas un maldinātāji, visvairs no jūdiem. Tiem jāaizbāž mute, jo viņi izposta veselas ģimenes, negodīgas peļņas dēļ mācīdami to, kas neklājas. Kāds pravietis no viņa pašu vidus ir sacījis: krētieši aizvien melo, tie nikni kā zvēri, slinki kā maisi. Šī liecība ir patiesa. Tādēļ atspēko viņus it asi, lai tie ticībā kļūst veseli. Nevis pieķeras jūdu pasakām un cilvēku priekšrakstiem, kas novērš no patiesības. Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. Tie apgalvo, kā pazīstot Dievu, bet darbos to noliedz. Neganti un nepaklausīgi būdami, tie nav derīgi nevienam labam darbam. Otrā nodaļa. Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību, lai vecāki vīri turas skaidrā prātā un cienījami prātīgi, veselīgi ticībā, mīlestībā, izturībā. Tāpat vecākās sievietes, lai izturās kā svētām pieklājas, nenododas ļaunām valodām, nepārmērīgai vīna dzeršanai, lai māca labu. Pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Jaunākos vīriešus tāpat paskubini būt prātīgiem. Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā bezviltīgs un cienījams. Veselīgos vārdos nevainojams, lai tas kājas pretim paliek kaunā, nevarēdams neko ļauna par mums sacīt. Kalpi, lai paklausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, lai nerunā pretīm, nezog, bet lai parāda pilnīgu uzticību, ka viņi visās lietās ir rota mūsu pestītāja Dieva mācībai. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu.
Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm dedzīgos labos darbos. To māci, paskubini un norāj ar visu stingrību. Neviens, lai tevi nenici. Trešā nodaļa. Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām, lai ir gatavi uz katru labu darbu, nevienu nepulvo, tur mieru, izturas laipni pret visiem cilvēkiem, parāda lēnprātību. Jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījamies kalpodami dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodami ļaunprātībā un skaudībā, ienīsti un citu nīsdami. Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu glābēja laipnība un mīlestība uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess. Un es gribu, lai tu par šīm lietām stipri stāvi, kā tie, kas Dievam tic, cenšas veikt labus darbus, tas cilvēkam ir labi un vajadzīgs. Bet no ģeķīgiem strīdiem un ciltsrakstiem, ķildām un bauslības kariem no tiem izvairies. Tie ir nederīgi un tukši. Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrais pamācīs, noraidi, zinādams, ka tāds ir sagrozīts un grēkodams pats sevi pazudina. Kad aizsūtīšu pie tevis Artemi vai Tihiku, tas steidzies nāk pie manis uz Nikopoli, jo tur esmu nodomājis pavadīt ziemu. Likumu pratēju Zēnu un Apollo apgādā krietni, lai viņiem tālāk ceļojot nekā netrūktu. Mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kuru vajadzība spiež, lai tie nebūtu neauglīgi. Visi, kas pie manis tevi sveicina, sveicini tos, kas ticībā mūs mīl. Žēlastība, lai ir ar jums visiem.